Labrīt visiem! Šodien jauks rīts. Pulkstens ir vēl no 7. Atnāca interkāra fūre, nometa man pie durīm šādu te dzelzgabalu un šādu te pasūtījumu. Rakstīts ir tur kaut kāds everts. Nu ko, jāpako vaļā un jādabūj kaut kur pie vietas. Vieta it kā mums ir. Tā, tik tālu esmu iebraucis. Izskatās vispār daudzsološi. Jāvieno kopā. Kaste. Bedre plus mazais pacēlājs. Es domāju, ka nebūs tik slikts variants. Ka varēšu, tā sakot, tīri normāli. Parametri mums ir 3,5 tonnas un 380 voltu sistēma. Ņēmu visjaudīgāko un visniknāko. Nu, tad mēģinām savienot trubas, elektrību. Jāsameklē man ir elektrība, vēl jāpievelk. Bet, tas nekas, tas viss ir darba gaitā. Tā, izskatās jau labi. Saskrūvēts, visi kopā, savienots. Elektrība gan pagaidā man ir aizvilkta kabelis pa zemi. Tas nozīmē, ka jāvelk ir tālāk 3-fāzu instalācija. Kabelis ir nopirts, tikai tagad jānolgo kāds elektriķis, kas to varētu izdarīt. Nu, ko provējam? Pagriežam pogas, lampiņas mums iedegās. Nu, ko? Aidā! Izskatās ļoti daudzsološi. Labi tas, ka viņam ir drošības šīs te. Vēl var. Ne, viss, jā. Viss ir augšā. 3,5 tonnas celtspēja. Ļoti labi. Ja tā paņemam, man griezt ir, jāliek būs kaut kāda drošība jausties, bet, es domāju, ka strādāt daudz ērtāk būs, kaut vai riepas samainīt, bremzes sačinīt, jā. Ko jāapstās vēl visādas apkopes, stabili. Nekādas vainas nav. Ko? Pirmais jāiedzen sava Škoda. Izmēģināsim, lai tas gods tiek viņai. Neliels apskats, tātad viņš mums ir everts. Poļu, ražots, protams, Ķīnā. Kvalitāte izskatās ļoti laba. Viņš ir pārvietojams. Reku es uzliku jau aizmugurē 2 ratiņus. Tā kā viņš ir augšā, ratiņā atbrīvojās. Priekšā liekās šāda te. Ja, kloķis, plamburu. Tā kā nolaižam viņu zemē, viņš paceļās uz ratiņiem. Varam pārvietot uz jebkuru līdzenu laukumu. Ja. Uz bruģa, asfalta klājuma nekāda problēma. Materiāls ir biezs izskatās, tomēr 3,5 tonnas, visi ISO standarti, jā. Neko sliktu nevaru teikt, jā. Man ir 3-fāzu motoru, jā. Viņam ir labums tas, ka šim te ir drošības āķi. Tātad, ja plīst kaut kāda hidrolika vai šļauka, nekam atpakaļ nevajadzētu krist. Skatos, ir smērējumie nipeļi. Tad jāapskatās, kas un kā. Tehniskā dokumentācija ir. Jāmēģina visu izpētīt. Ko liksim darbā, testēsim. Un tā jau jutīs, kas notiekās. Paldies interkāram, Gulbenes filiāles menedžerim. Personīgi piemeklēja man izdevīgākos variantus. Es teikšu tā, ļoti atsaucīgi. Sameklējām man izdevīgākos maksājuma variantus. Jā, nekādu pretenziju. Teiksim tā, ļoti pretimnākoši un atsaucīgi. Tā kā iesaku sadarboties. Protams, es esmu klients jau viņiem entos gadus, tā kā varbūt tā attieksme bišķi savādāk nekā kādam jaunpienācējiem. Bet jebkurā gadījumā man tāda interese bija. Sarunas tika ieviestas.
Un sakārtojām. Un viss mums ir klāt. Tā Škoda mana ir uz maksimālā. Pilnīgi pietiekoši griezt arī man atļauj vieglo mašīnu. Protams, laika gaitā jāuztais tur kaut kādas drošības signalizācija. Maksimālais pacēlums. Man ir rati normāli darba augstumā. Bremzes taisīt, amīšus mainīt, zobsikstu mainīt. Tikšu ideāli. Bedri varam izmantot. No lejas ideāls skats. Gaisma mums spīd pretī. Jā, tātad no lejas es brīvi visai mašīnai, visu apakšu redzu. Ja man kaut kāds tilts jānoņem uz remontu vai uz maiņu, tas pats izpūtējs. Nu, ideāli. Ļoti, kad es saku, tas no bedres līdz augšai nemaz netieku klāt. Bet, nu, jā, viss ir pagaidām skaisti un labi.